No vienas puses man ir nevis vienalga, bet tas vairs nav mans darbs domāt par to, kā kāds uztvers to, ko es saku vai daru, vai kā patērēs saturu, ko es radu. Šis ir podcasts Drosme kļūdīties, kur dažādi cilvēki nāk un dalās savos drosmes stāstos. Es esmu Dārta Menziņa, un kopā ar tevi es iedvesmošos klausoties šajos stāstos. Un mēs arī šajā podkāstā negribam slēpt savas kļūdas, un mēs gribam vairot cilvēcīgo kopā. Bet par kļūdām runājot, mums ir jāatvainojas, ka šajā epizodē ir pāris tehniskas kļūmītes saistībā ar skaņu, bet mēs ceram, ka tas tāpat netraucēs jums baudīt šo epizodi. Sveiciens visiem! Šodien pie mums ir Kristiāna Grāmatiņa, kas ir podkāsta vai viegli būt vadītāja, bet viņa arī šobrīd studē medicīnu, un vispār viņai jau ir diezgan stāsts arī IT nozarē, un plus vēl viņa ir manāma LTV 16+ kanālā, un plus, es nezinu, vai viņa jau tāpat zina cilvēki, kas tā sako līdz, bet tu esi diezgan liels gurmāns, vai ne? Jū. Lūk, un pastāsti man, kas notika, kad tu šobrīd studē medicīnu, ņemot vērā visu, kas ir pagātnē, tavā profesionālā ceļā, un kā tu esi nonākusi līdz šiem? Var sākt no pašas bērnības, var sākt no aizvakardienas, kā tu vēlies? Medicīna bija mans bērnības sapnis, ko es ļoti apspiedu, jo man nelikās, ka es jebkad mūžā tam pietuvošos un pa īstam centīšos piepildīt šo sapni, jo tas man likās kaut kas tik tāls, nepazīstams, svešs, man nav ārsts neviens ģimenē. Es īsti līdz galam varbūt nepazīstu kādu ārstu, kas būtu ļoti tuvs cilvēks. Es vienkārši strādāju IT nozarē, un es darīju visu šitās lietas, ko tu tur saki. Un es sapratu, ka man ir garlaicīgi, un es nejūtu piepildījumu dzīvē. Kaut kā jau tas laiks tāpat tās ir jānosit, kamēr mēs dzīvojam uz šīs planētas Zemi. Un man likās, labi, mācīšos medicīnu. Bet tas ir pilnīgi crazy. Tu arī apzinies, ka cik 5-6 gadi, cik tas ir? 6 gadi ir jāmācās, lai pirmie 6 gadi ir vienkārši studija, ko mēs studējam visi kā ārsti, un pēc tam ir specializācija 5 gadi. Pilnīgi crazy. Tikai kopā jāties 11 gadi. Un kā tu redzi, kas notiek ar visu to, kas ir līdz šim darīts? Tas vienkārši ir. Tas ir bijis, tas ir pagājis. Vai es kategoriski aizēju prom no visām lietām vai visām industrijām, kurās jau kad es strādāju, noteikti, ka nē. Es drīzāk vienkārši eju uz priekšu dzīvē un skatos, kas man liekas interesants un ko varētu padarīt. Ļoti forši. Un šobrīd ir arī šis raidījums Laika mašīna, kas ir LTV 16+. Un tur ievadā tu saki tā. Čau, es esmu Kristiāna Grāmatiņa un es visu laiku daru kaut ko citu. Podkāsti, raidījumi, mainu arī darbus, bet tas ir tikai tāpēc, ka es nezinu, kas es esmu. Es vienkārši cenšos censties un varbūt tev ir tāpat. Vai nav bailīgi kaut kādā ziņā atzīt to, ka es nezinu, kas es esmu un kā tu sadzīvo ar šo sajūtu arī to pateikt skaļi, vai ne? Jo man liekas, ir stilīgi, ka tu ej uz to savu mērķi un tu esi tur konkrēti jau 3 gados zināji, ka būšu tur ārsts un gāju uz to. Es nezinu, man liekas tieši otrādāk, jo vairāk tu esi atklāta un saki, kā tu jūties, un jo vairāk tu saproti, ka tiešām arī citi cilvēki nezin, ko viņi dara. Mēs visi, mēs dzīvojam tiešām uz akmens visumā. Kā vispār jebkurš var zināt, ko viņi dara. Tā nav, tas ir tā ilūzija. Un savā veidā tas ir ļoti atbrīvojoši, jo, ko tu man var pateikt? Tur nav absolūti nekas, ko tu varētu man pateikt, kas man aizskartu, jo es vienkārši jau visticamāk esmu pateikuši šausmīgi daudz apkaunojušas lietas par sevi. Kurš stāsta internetā savus kaku stāstus. Bet tas kaut kā atspēlēs, tu jūti, ka tu to izdari un kāds tur tagad kaut ko baigi par to dara? Nē, es domāju, ir vienkārši kaut kāda atsevišķa cilvēku daļa, kas domā, ka es tiešām esmu stulba, un tas ir ok. Man tas neko nemaina. Un ir cilvēki, kuri jūtas varbūt paši brīvāki, jo man tiešām uz ielas nāk cilvēki klāt un stāsta savus kaku stāstus. Un tad, mēs tiešām dzīvojam jaukā, mīļā sabiedrībā, un cilvēki ir labi. Dienas beigās jau mums visiem ir šādi tipi stāsti, un kaut kādā ziņā arī, man liekas, konkrēti cilvēki
drīkst tā runāt, vai ne? Nu, man liekas, arī šobrīd, piemēram, tu to drīkst, jo tev ir aizgājis tas, ka tu droši par to runā, bet ka ir cits cilvēks, kas varbūt mums tur gribas kādreiz pārunāt, bet mans tēls to tā kā neietver. Un kaut kādā ziņā ir ļoti forši, ka tu izveidojies ap sevi šo tēlu, ka tu vari runāt par visu. Un tas, tas varbūt kaut kad dzīvē, tev ir sajūta, ka tas kaut kad dzīvē tev atspēlēs. Es domāju, ka nē, bet man jau ir sagatavots, jo es teikusi ļoti daudz briesmīgas lietas arī. Piemēram. Es viņas nevaru teikt šajā podkāstā. Tāda maza briesmīga. Es nevaru teikt, ka būs jāliek pīkstols virsū. Labi. Visādas briesmu lietas. Es domāju, arī pastoties podkāstā vai viegli būt, ko es vadu kopā ar Roju. Tur ir bijuši vājprātīgas tēmas, ja tu izņem no konteksta ārā kaut kādus jokus, tas ir cietums, es domāju, nepareizā kaut kādā sakarā. Bet, es varu pateikt, ka es atvainojos, es biju, jauna, vai es biju šī tāda, es esmu muļķīts, es tikai meitene. Es esmu domājis scenārijus, ko es darītu, ja kādreiz nopludinātu kaut kādu manu saraksti vai kādu konkrētu bildi, ko esmu sūtījusi. Un kad tad, kā es galvā sagatavoju, kāda būtu mana runa, ja es būtu tieši tik svarīga, ko es teiktu, vai tev ir galvā sagatavots teksts, kā tu apietos tādā situācijā? Jā, man ir gan jau kaut kāds, es ļoti atvainojos visiem, kurus es esmu aizskārus ar saviem vārdiem, jo vārdiem ir liels spēks. Esmu veikusi arī dziļas, introspektīvas pārdomas par sevi un savu vietu pasaulē, un es vēlējos lūgt piedošanu, jo tas ir viss, ko es pašlaik varu darīt. Tas ir tik īsti, ka tas ir vēl sagatavots. Jā, tas jau ir gatavs. Nē, ļoti pareizi. Varbūt kādam šī runa arī noderēs. Mēs tomēr dzīvojam tādā pasaulē, kur ļoti ātri tev var kāds pārmest kaut ko. Bet jā, runājot par to laika mašīnu, es noskatījos epizodi ar Indru Burkovsku, un man likās ļoti drosmīgi piedāvāt pabačoties pie lidostas. Aktrisē, jā. Cienījamai aktrisē. Vai tev iekšēji bija tāds, tā kā teikt to, vai tu vienkārši, Nē, tas tieši bija tā bija improvizācija, un tas bija tieši tāds moments, kad es sapratu, jo tādiem tekstiem tāpatās pārkāp pāri kaut kādai robežai, kurā cilvēki vispār izvēlās konceptuāli neiet, jo tas liekas tā. Bet tur ir jābūt kaut kādai bišķīt pārliecinātībai par to, ko tu teiksi, jo to joku arī var neiznest. Un tad ir slikti, un tad ir kauns un cringe visās pusēs. Bet jā, man liekas, tas bija tāds jautrs elements. Ko tu dari, kad tas joks neaiziet? Pārdomāju, ko es esmu pateikusi vismaz 5 mēnešus katru nakti ejot gulēt. Tas ir viss, ko es varu izdarīt. Nē, es tev saprotu, man liekas, man ļoti, man ir noteikti ļoti līdzīgi. Bet, arī tu esi kopā ar Roju, jūs esat priekšvēlēšana debatas jauniešiem vadījuši. Un vai tas kaut kādā ziņā nebija scary, baisi, jo tur tev ir tā kā arī jāiedzinās, jo man liekas, tev ļoti patīk tas komēdijas ceļš, bet tur tā kā nevar tikai ar komēdiju. Kā tas bija priekš tevis? Tas bija interesanti, jo no vienas puses tu redzi tos politiķus vienā pusē, un tad tu redzi 15-gadīgus jauniešus, kas par tevi daudz vairāk zina. Visos aspektos. Un tad tu esi pa vidu tāds launs nolikts, tam viss tas kopā kaut kā ir jāsasien. Bet tādos projektos labā lieta ir tāda, ka aizburē tiešām liela, skaista, gudra komanda, kas saprot, ko darīt un kā darīt. Un tas ir vairāk par sadarbību, un kā mēs kopā varam iznest visus, gan tos jogus, gan arī uztaisīt izglītojošu raidījumu, jo tas tomēr arī prasa kaut kādu īstu gudru smadzeņu. Bet tu jūti kaut kādu atbildību tajā, ka tevi, kaut kādā ziņā tevi ir nolikuši tādā pozīcijā, ka tu esi tas tilts starp pieaugušo pasauli un nezinu, kas te sanāk, pusauģi, jaunieši. Mēs esam vēl jaunieši. Mēs esam, vēl jaunieši. Eiropas Savienībā līdz 36 vecumam, Tad neesi tilts, vienkārši esi starp vienu vecumu jauniešiem un citu vecumu jauniešiem, vai tu jūti kaut kādu atbildību, bet tev ir tāds, paldies, es tev nelūdzu, bet es tev varu izdarīt. Tas ir, uz šo jautājumu es varu atbildēt no kaut kādām 2 perspektīvām. No vienas puses man ir nevis vienalga, bet tas vairs nav mans darbs domāt par to, kā kāds uztvers to, ko es saku vai daru, vai kā patērēs saturu, ko es radu, jo tas nav vairs par mani, tas ir par auditoriju. Mans darbs ir izdarīt visu līdz tam, nolasīt jautājumu, uztaisīt kaut kādu joku vai kaut ko. Pārējais man vienalga. Un no otras puses savā veidā
ir dīvaina atbildība ar to, ka es zinu, ka mums ir platforma, un mēs varam pateikt, jebko. Šajā brīdī es arī varētu pateikt, ejat balsot nākamās vēlēšanās par to partiju. Vai, ir tik daudz iespējas ar visām tehnoloģijām, ko mēs varam darīt, un diezgan konstanti es atgriežos pie domas, kad es domāju, vai tas, ko es tagad pateikšu, kaut kādā veidā nevar ietekmēt cilvēka domu, jo tas ir pēdējais, ko es gribētu darīt. Okay, ļoti liberāli no tavas puses. Paldies. Bet šis ir par kaut kādām tavām televīzijas avantūrām tajā pašā laikā. Es dramatiski citēšu tevi. Es nekad mūžā nestrādāšu televīzijā vai ar mēdījiem. Tas noteikti nebūs mans darbs. Domāju, ka tas saglabāsies hobija līmenī. Man patīk radoši izpausties, bet ja ikdienā man tas būtu jādara, es būtu ļoti nelaimīgs cilvēks. Vai tu vēl aizvien pie šī pieturies savās sajūtās, un kāpēc tev ir tā, tik spēcīga tā sajūta, ka šis noteikti nebūs tās galvenā lieta, nedod Dievs? Man liekas, tās galējības ir kaut kas, ko es arī cenšos sevī mainīt, jo, ja tu pasaki kaut ko tu nedarīsi vai nekad nedarīsi, visticamāk tu to darīsi. Savā veidā tas arī tā ir. Televīzija nenoliedzami ir mans hobijs. Tā ir ļoti dīvaina vieta, kurā būt, jo, piemēram, visi televīzijas projekti ir tiešām hobija līmenī, reizes pusgadā, 2, 3, 5 es kaut kur parādos. Tā ir tāda privilēģija, ko es piekopju, jo man tiešām galvenais fokus dzīvē, es domāju, nebūs uz medijiem. Okay. Man liekas. Man atkal bail teikt, ka es nonāku mēdījos. Man bail, es nevaru, bet jā, es vienkārši gribu darīt citas lietas. Bet par to nelaimīgo cilvēciņu ļoti smieklīgi, jā, bet man nepatīk būt kameru priekšā. Man nepatīk darīt īstenībā visu šis. Es atvainojos. Nē, tas ir ok. Bet man patīk tas process, bet vienkārši es uztveru, to, nezinu, būšana kameru priekšā un būšana publiskai personai, man nepatīk. Tas ir arī iemesls, kāpēc tu netaisi tur kaut kādu crazy Instagram, kur tev tur reklamētu kaut ko un tā. Jā, es domāju, man tiešām tas vispār nesaist. Es nevaru iedomāties dzīvi, un man atkal bail teikt. Es negribu nekādas Instagram sadarbības, jo man tiešām man vienkārši fundamentāli tas neinteresē. Jo, piemēram, katru reizi, kad es iedomājos par kaut kādu tvītu, man nosvīst plaukstas, nosvīst viss ķermenis, iedomājieties, ka tagad es nospiedīšu postu un to izlasīs kāds cilvēks. Instagramā es esmu labojusies, jo ilgus gadus es neliku vispār nekādas bildes, es arī vēl joprojām nesekoju nevienam, jo man neinteresē, man tiešām neinteresē. Un es sapratu, ok, varbūt es varētu bišķi, ielikt postu Instagramā, un tad... Tas ir satraucoši, tas ir pārāk satraucoši. Tas ir tur, kur tas nosūtīt ēpastu, un tavs ķermenis reaģēja kā tās krieta lauvas. Jā, tā ir. Bet tur drīzāk vairāk arī manā Instagram vai sociālmediju tādā ceļojumā ir raksturīgs tas, ka es nemaz negribu rādīt savu dzīvi. Man kā liekas, es negribu rādīt savu kaut kādu, draugus vai ko es daru ārpus šitām lietām, jo man patīk būt tādam privātam cilvēkam. Jā, bet man ļoti kaut kādā ziņā sasmīdināja tas, ka tieši runājot par šo Instagram lietu, tu arī minēji, ka cilvēkiem vajadzētu dabūt īstu darbu. Bet tā ir jāspiekrīt. Bet kā tu to domā? Kas ir īsts darbs? Kas ir neīsta darba un kas ir īsta darba? Īstenībā man jau lēnām paplašinās arī neīsto darbu kategorijas. Okay. Ja, piemēram, strādājot IT, tur arī es teiktu 70% nav īsta darba. Nav. Tas nav īsts cilvēku darbs. Varbūt vienkārši man kaut kāda attiecība ar darbu arī ir pamainījusies pēdējo gadu laikā. Es uzskatu īstu darbu par tādu, kura laikā tu kaut ko radi, vai ir kaut kāds pienesums sabiedrībai. Un es teiktu, tiešām lielākā daļa darbu, pienesums 0. Galvenieks ir īsts darbs, elektriķis. Pārdevēji, ārsti, protams. Jā, tev vajag, lai visi. Jā, lai visi zina. Nē, es nezinu, īsts darbs varētu arī būt, šuvēji, santehniķi, tādi, kas celtnieki. Kas ir netik jauni amati. Jā. Un kurus dienas beigās, lai vai kā attīstās tehnoloģijas, mums viņas vajag. Jā, jo, piemēram, projektu vadītājs. Es pati esmu bijuši, jā.
ko tas nozīmē. Ak, tas tikai atceros nosaukums. Jā, man ievieš šis nosaukums. Speciālists. Pārdošanas speciālists, ko tas nozīmē. Un interesanti arī ir, ka šie fiktīvie nosaukumi katrā kompānijā ir savi. Jā, tā ir. Jo viena projekta vadītājs kompānijā A ļoti iespējams nedarīs to, ko dara projekta vadītājs kompānijā B. Ja jau divu kompāniju iet kaut kādā starpā, nav samērība vai nav skaidrs, ko šis cilvēks dara, tad tas nav īsts darbs. Tāpēc kā tad, kad ir whatever, ko tu dari un speciālists. Jā, kas ir, ko tas nozīmē? Kā tā speciālists. Jā. Un tad ir eksperts. Jaunākais eksperts, vecākais eksperts. Tie arī nav īsti darbi. Jā, esmu sācot, dzirdot tavas neīstās prasības, man nekad nav bijis īsti. Jā, man arī nē. Tu jau tas ir ok. Bet par IT runājot, what's going on there? Arī kādreiz tu par to IT nozari izteicies, ka cik tev ļoti patīk un tā, un es gribu pateikt vienu citātu, jo man liekas, tas ir nelegāli tā runāt par IT. Bet tu saki, man ļoti patīk strādāt IT, un katru dienu ejot uz darbu nevar sagaidīt, kas tad šodien sagaidīs mani. Kurš tā runā par IT? Man ļoti, tas IT bija liela daļa manas dzīves, un man ļoti patika, jo, kad es sāku strādāt IT nozarē, tas bija 2016. gads, man liekas. Un tas bija skaisti, jo tas vēl bija, iespējams, arī romantizēja skatoties atpakaļ to periodu un industriju. Bet tas bija skaists periods, kurā varēja tiešām redzēt to, kā cilvēkiem patīk būvēt produktus un patīk tehnoloģijas. Un tas nebija par tādu trūlu naudas pelnīšanu, kā mēs varam maksimizēt šito, kā mēs varam noturēt cilvēku uzmanību, kā mēs varam ieviest šitādu vai tādu krāsu spogu, lai dabūtu vairāk klikšķus, kā mēs varam šito rekt. Tas nebija vairs. Tagad tas ir vienkārši par maksimālu kapitālismu, kā mēs varam nopelnīt, un vēl pa virsmu ir fucking AI. Un viss paliek vienāds, viss paliek garlaicīgs. Tu šodien runā ar vibe coding expertu. Es neesmu, kur pieņemta, bet tāda hobija līmenī. Jā, vibe kodēšana ir ok. Katrs, tas ir man, zin kā... Bet man tas liek justies drausmīgi, kad man kā cilvēkam, kas ir studējis absolūti pilnīgi kaut ko citu. Un es varu tagad uztaisīt kaut kādā līmenī aplikāciju. Man tas liekas tik dīvaini, kad man nevajag vispār zināt IT, lai to izdarītu. Gan jau, kad, ja es gribētu kaut ko komplicētāk, tāpat vajag, bet tas kaut kā liekas bais. Nē, man liekas, tas ir, savā veidā tas ir bais, bet man liekas skaisti, un tas arī bija viens no iemesliem, kādēļ es aizgāju uz IT, kā industrija. Man vienkārši likās ļoti skaisti tas, ka pateicoties tehnoloģijām, pateicoties internetam, mēs varam skatīties Stanfordas universitātes lekcijas, sēžot Latvijā savā mājā, nemācoties Stanfordā, piemēram. Vai tā informācijas apmaiņa man likās skaisti sākotnēji, cik ātri mēs varam sasniegt un uzzināt. Un tas man likās ļoti, ļoti, ļoti skaisti, bet tagad tas vienkārši palicis par tādu. Jā, bet labi, lēnām pārējot tad uz kļūdu, tematiku vai drosmes, kas kuram šī sajūta rada. Es tev tādu vienu iesildošu jautājumu par to, kas tev prasīja vislielāko drosmi no šīm 3 lietām. Pirmais – intervija ar Donu. Otrais – ēst kakas uz skatuves. Bet 3 – nomainīt profesiju. Gan jau, ka 3. tas tāda normāla cilvēka reakcija. Jo Dona intervija bija diezgan neviegli, tu vienkārši iekāp tajā lomā, tu iekāp dēlā un tad tu izdari to darbiņu, kas tev jādara. Ēst kakas uz skatuves bija vienkārši baudām, jo tāpēc, ka tur ir tas process un tas radošais process. Pirmkārt, sākot jau ar to kaku maizi, es neēdīju kakas. Kas tas bija? Tas bija, paldies par jautājumu, es ļoti ilgi studijā centos dabūt pareizo konsistenci un recepti. Tur ir 70% kakao. Es izmantoju ūdens vietā kafiju, lai nezaudētu pigmentu. Wow! Tāds knips. Varbūt labs knips, dīkaf vai parasto? Parasto, vajadz enerģiju arī. Un tad es tur liku auzu pārslas, lai dabūtu to konsistenci grozīnes garšai. Jau skatītāji neredzu, bet es jau viņas ēdīšu. Es vienkārši domāju par tādu labu, foršu našķi, ko es varētu gribēt ēst uz skatuves izrādes laikā. Un tad to es kaut kādā veidā ieliku tajā kaku masā. Wow! Jā. Iespaidīgi.
Okay, es ceru, ka jūs pierakstījāt recepti. Jā. Ko tu dari cepu, vai tas ir vienkārši? Nē, tas ir vienkārši tādā masā. Un es liku arī braunīju šo te mīklu. Vai kaut kādu gatavo, lai dabūtu to toni un būtu arī vienkārši garšīgāk. Tā bija pirmā kaka, ko es taisīju uz skatuves 23. gada laivā. Un tad mums bija vēl viens laivs pagājušajā gadā, kur es šāvu, kur mēs uztaisījām arī tādu uzpareikti, kur mēs pielikām tādu garu trubu pie ugunsdzēšuma aparāta un iepildījām šajā trubā iekšā šķidrākas kakas, jo mēs viņus tā sprejojām uz baltas sienas. Tāds sprākstošā caurē. Tas ir vēl modernā māksla. Jā, savā veidā, jā. Varbūt ne visiem, bet... Un tur atkal bija cita kaku konsistence, jo sapratu, ka man nevar būt tik bieza šī kaka, man šeit būs viņa jāšauj uz sienas, tādēļ konsistencē jābūt cita. To atsevišķi zināt, man liekas. Bet man liekas, ir vērts, vairāk papētīt šo tēmu un pat uztaisīt biznesu šajā jomā, jo es redzu, kā būtu tam pieprasījums. Viennozīmīgi. Jā, bet par kļūdām runājot, un es vienkārši gribēju pajautāt, kādas ir tavas attiecības ar kļūdām? Kā tu jūties? Vai viņas tevī vairāk tā kā tu sajūti to sajūtu, ka bail kļūdīties, un tas tev vairāk tā kā pavelk, tev varbūt jādara, vai tieši ir tādi dialogi, monologi ar sevi? Man liekas, kopumā jau vispār dzīve kā tāda ir viena liela kļūda. Tā kā, man liekas, mums nevajadzētu eksistēt nevienam. Un tas nav tāds, depresīvs un bēdīgs skats uz dzīvi, bet tā vienkārši ir. Arī atsaucoties to, ko mēs runājam interviju sākumā, neviens nezina, ko mēs darām vai katrs dara. Un tas ir vienkārši tiešām vaiprātīgs spēļu laukums ar to, kas šitais ir. Un man nav bail kļūdīties, man drīzāk liekas interesanti, ka mums ir šausmīgi limitēts laiks dots uz zemes. Jo, nezinu, 70, 80, 90 dzīves gadi, tāpat tas nav nekas. Un, manuprāt, ir jāņem maksimāli daudz iespējas, ko mēs varam paņemt pieredžu formā uz planētas, uz Zemes. Es nezinu, kāpēc es slēdzu savus planētu Zemi par planētu Zemi, šī pasaule dzīve, es nezinu. Vienkārši jādara. Jo, tas ir vienkārši spēja mainīties un pielāgoties. Man liekas, tas ir kaut kas mums ir jātīst. Jo es domāju, es arī varēju palikt strādāt savā IT. Un pelnīt naudiņu, un iet uz darbiņu, un kā pa karjeras kāpnītēm, un tā kā dzīvot, bet, tas ir garlaicīgi. Bet vai nav arī tā, ka, vienā no podkastiem tu esi dalījusies arī ar to, ka tev ir bijis diezgan tāds sarežģīta bērnība, vai kaut kā arī tas nav ietekmējis tavu, uzņēmību pret bailēm un kļūdām, vai tas, tavuprāt, neiet roku rokā? Es domāju, ka gan jau, ja to pajautāt kaut kādam psihoterapeitam, viennozīmīgi šis cilvēks teikt, jā, tur ir kaut kāda korelācija starp to kaut kādām bērnības traumām, ko es izdzīvoju un spēju uzņemties papildus stresu vai risku dzīvē, ja tur ir kaut kāda jancīga tā sadarība. Jā, es teiktu, ka jā. Bet vai tev ir kaut kādas situācijas, kur tu atceries, ka tev ir bijis bail, bet, saņēmies un izdarījumi beigās bija daudz labāka nekā kā tava galva bija uzbūrusi, vai tieši pretēji? Man liekas, ka ar to uzņemšanos viss asāk es sajūtu kaut kādu bailu vai tādu nevēlēšanos kaut ko uzsākt ikdienā, kad es redzu, piemēram, varbūt kādam cilvēkam vajadzētu paturēt vaļā durvis, kuram senioram. Vai es redzu, ka, piemēram, ir veca omīte tramvajā, un es redzu, ka viņai ļoti grūti iet ar iešanu. Es redzu, ka viņa ir apsēdusies, viņai ārā ētalonu, viņa to ies nopīkstināt ētalonu. Un man ir tā dilema, kā būt labam cilvēkam un vienkārši izdarīt to viņas vietā, vai noskatīties uz to situāciju. Tie ir tie brīži ikdienā, kad es jūtu vislielāko tādu, man ir bail fundamentāli tas jau ir labi, ka mēs darām. Un tie ir tie brīži, kad es cenšos sev piespiest saņemties un būt labākam cilvēkam tādā ikdienā. Pie lieliem fundamentāliem dzīves notikumiem, kā, aiziet no darba, aiziet no viss, kas man ir, un uzsākt medicīnu, tas neliekas bailīgi. Bet tev nebija kaut kāds iekšējs, kā ak Dievs, bet kurš dabūšu tur naudu, par ko nosakt īri un viss? Jā, tas visu laiku ir, ir tāds sajūta, ka, ko es darīju,
varbūt šis nav mans īstais dzīves ceļš, kāds var zināt, kas tiešām grib būt ārsts, varbūt ar kaut kādu dīvainu iedomu, ko es daru. Man 27 gadus tikko uzsāku medicīnas studijas. Kad es kļūšu par īstu certificētu ārstu speciālistu, man būs, nezinu, tur pie 40. Vai tiešām tas ir ceļš, ko es gribu? Kad es dzemdēšu bērnus? Kad, ir, protams, šie lielie dzīves jautājumi, bet saprotu, man nav par to jādomā. Tādā kontekstā man ir jādomā par šodienu. Man jādomā par to, ka, ok, tagad mēs ieraksim šo podcastu, tad ir ķīmijas lekcija, un tad pēc tam man ir jāizdara tas un tas. Un tāda diena paiet, un nedēļa, mēnesis un gads un dzīve. Jo tu esi slikta zini, kas ir overthinking tādā gadā. Diemžēl jā, un tas arī man rīktīs atpakaļ, un es cenšos par to nedomāt. Okay. Tas ir bailīgi, jā. Bet tajā pašā laikā es arī par to esmu kaut kā, norūdījusies, jo, piemēram, šī man ir 3. augstākā izglītība, ko es iesākusi. Vai es pabeigšu? Es nezinu. Un tas arī nav svarīgi. Es atceros, kad es iestājos, ka man bija, 18, 19 gadus iestājos universitātē pirmo reizi. Es sapratu to, ka šitais, tiešām nav man. Jurisprudence forši, jā, priecīgi krāsaini, bet, es nezinu. Priecīgi krāsaini, ļoti. Priecīgi krāsaini. Labs raksturējums, domāju, visi jurisprudence studenti tāds, jā, tie ir manas gadi. Jā. Un es studēju, man likās, jā, šis laikam tā kā nav. Un es šausmīgi pārdzīvoju, es tiešām nenormāli raudāju, jo man likās, ārprāts, es esmu sev pievīlus, es ņemšu ņērā dokumentus no šīs universitātes, ko es darīšu. Viss jau ir kārtīgi, mums ir dzīve. Tas ir vienkārši notikums. Tā ir, pieņemsim, tad, kad jūs saņemat, tu esi teikusi, kad jūs saņēmuši tos iesniegumus policijā par to, ko esat teikuši, vai tad nav bišķiņ tāds, es pieļāvām kļūdu, vai tāds paši vainīgi, kas sajūtās? Nē, protams, tajā brīdī, kad tev atnāk ierastīt vēstuli vai zvans no policijas, kad ir iesniegums par tekstu, ko tas pateicis. Protams, nav patīkami, bet tajā pašā laikā tu saproti, tā ir interpretācija. Ja tu gribi uztvert kaut ko agresīvu vai briesmīgi, un tik briesmīgi, ka tev ir jāiet uz policiju un jāraksta iesniegums, tā vairāk problēma tavā pusē. Jo šie ir vienkārši vārdi. Tas, kā tu to uztver, tas vairs nav par mani, bet tas ir par tevi. Bet, protams, tie ir tie brīži, kas tieši tajā brīdī liekas tādi, kāpēc? Bet pēc tam tas ir vienkārši labs stāsts. Bet par tos iesniegumus parasti iesniedz momentā, kad par kaut kādām lietām, ko tu par konkrētu cilvēku teici, vai kā tas parasti ir? Par ko? Tur ir visādi, man liekas. Teorētiski mēs visus 4 iesniegumus podcastu vēsturē saņēmām tiešām no diviem cilvēkiem, kad mēs jokojām par šiem 2 cilvēkiem. Un tad mēs saņēmām 4 iesniegumus. 2 iesniegumi no 2 dažādām sievietēm. Kas arī man liekas interesanti, ka tas ir tas, ar ko viņas nodarbojās. Jā, tā ir interesanti, bet labi, to es vēlāk noskaidrošu. Bet nekas interesants nebija. Bet, zini kā, gan jau, bet es domāju, ja tas cilvēks sadzird par sevi un varbūt nedod Dievs, tu vēl pats deep down tā domā par sevi, tas var trakāk. Bet, jā, man liekas arī vispār tas, ka vismaz publiskajā telpā tu ļoti ej ar tādu godīgumu un arī humoru. Un es nezinu, vai tas laikam ir kā komentārs, bet man tas liekas nenormāli drosmīgi. Vispār liekas drosmīgi iet ar sajūtu, ka tu kādu sasmīdinās. Es ļoti kādreiz gribētu izmēģināt stand-up komediju, bet man vienkārši liekas, ka tas ir grūtākais, ko dzīvē izdarīt. Iet un domāt, ka tu kādam liksi smieties. Es nezinu, un man liekas, ka es nezinu, vai tu sajūti kaut kādu iekšēju to baili, ka kādam neliksies smieklīgi, vai tev ir pilnīgi vienalga. Es nezinu, kā tu jūties. Katru reizi, kad es saņemu kādu uzaicinājumu uz pasākumu, kas saistīts ar komēdiju, man katru reizi tiešām ir milzīgs pārdoms. Es nezinu, vai man vajag šo darīt, un es negribu, man nepatīk. Jo, jā, es teorētiski nekad neju jebkur gan uz podcastu ierakstu, gan uz, pasākumiem es neeju ar to domu sasmīdināt. Es vienkārši eju ar domu kaut ko pastāstīt vai izdarīt kaut ko, kas man jādara tajā pasākumā. Jo man liekas brīdī, kad tu sāc domāt par to, kā es sasmīdināšu kādu cilvēku, tu jau esi zaudējis. Tā kā viss, it's over. Tur nav vairs tāds par to. Jo man liekas, ja mēs runājam tieši par komēdiju, tad komēdija tiešām nerodās tajā, ka tu skaties, kā auditorija tev uztvers. Tev ir jādomā par stāstu un emocijām un kā paņemt cilvēku. Vai, likt cilvēkam kaut kādā dīvainā veidā domāt vai sajust. Tas ir tas, uz ko ir jāfokusējās. Okay.
Jo arī vienā intervijā Kamala Harris, kas ir tik līdzīga mums, un zina visu šos problēmas, bet viņa teica, ka viena no trakākajām lietām, kas ir būt nesaprastam, un kad tevi tā kā interpretē pa savam, un vai tu kādreiz baidies būt nesaprast? Tā nav mana problēma. Es domāju arī, tas nav par mani. Bet tā ir, es tev pilnīgi piekrītu. Vienkārši to tā intelektualizēt arī nav viegli. Pareiz, tas vismaz nav par mani, tāpēc būšu chill. Jā, tāpēc, ka man ir tas, ka es kaut kur aizveicu, izdaru savu darbiņu, ne mājās. Tas ir viss. Es nedomāju par to darbiņu vai par cilvēkiem. Par cilvēkiem tiešām kopumā ļoti maz es domāju. Okay. Jo mums visiem ir viena alga. Okay. Absolūti viena alga. Šī arī tāda banāla doma, tā ir. Bet par iešanu mājās, tu parasti raizēji. Tev ir tiešām citāti galā. Nē, es te nav citāti. Ir īstenībā citāti, bet ne tavējiem. Es esmu pakonsultējusies ar tavām dzīvokļu biedrenēm. Aiziet. Un es viņām jautāju, vai ir kāda situācija, kur viņas ir tā kā redzējuši, kur varētu būt, kad tu potenciāli pieļausi kļūdu, bet beigās tā ir bijusi drosmīga rīcība. Un viņas ir pateikušas tā kā divas situācijas, un es gribēju pirmkārt jautāt, vai tev ir aizdoma par kādām situācijām viņas varētu runāt? Nav ne mazākā no es. Es domāju, katru dienu es pieļauju kaut kādas situācijas, kas arī varētu rezultēties kļūdā. Tāpēc tur visādi pārsteigumi varētu nākt tā. Okay. Nebūs tik traki. Man īstenībā liekas ļoti sirsnīgi, jo pirmā lieta, ko viņas min, es lasīšu, un tas nav perfekti nocitēts, bet fakts, ka viņi ievācās pie Lauras, jo 20. maijā Zefīrā jūs visas esat satikušās, kur ir vienkārši, tā starp citu apspriests, ka Katrīna varētu pie Lauras ievākties, bet tajā momentā tu vienkārši pateikusi, ka vispār tev arī gribētos tā kā izvākties, un kad why not? Tā kā jūs kopā esat izdomājuši, ka varētu tad, tiešām dzīvot kopā. Un tu jau tajā pašā vakarā esi paziņojies, ka tu izvācies dzīvokļa īpašniekam, un jau kurā tur 28. maijā laikam tu jau atdevi dzīvokļa atslēgas. Un šis ir 15 minūtēs pieņemts lēmums, kur izskatās, ka tā nav bijusi kļūda, bet iemesls, kādēļ šis stāsts tika izvēlēts, ir tāpēc, ka tu pieņem lēmumus ar tādu vieglumu, un kad tev reizēm varbūt sanāk pārsteigties, bet tu esi ļoti izlēmīgs cilvēks, un tu ļoti uzticies savai iekšējai balsī un tam pirmajam impulsam. Tas ir viens no stāstiem, kā tu šo redzi. Un es pieļauju, vai tu vispār tajā momentā likās, ka tur ir kaut kāda potenciāli kļūdas procents vispār? Nē, man liekas, tajā brīdī es vienkārši cenšos vairāk un vairāk ieklausīties kaut kādā iekšējā balsī, jo tas, ka man nepatika tas dzīvoklis, kur es dzīvoju, tas nenāca tajās 15 minūtēs. Es vienkārši uzdrošinos, laikam, sakot tam, ko es jūtu. Jo, piemēram, tas dzīvoklis, kurā es dzīvoju, viņš foršs un mīlīgs, priecīgs, krāsains, tur stilīgā rajonā un atjaunots un koka tīdas un tā, bet man riebjās fakts, ka es pastos pa logu, man nav nekas zaļš. Man ir vienkārši bruģis. Un tagad tev ir? Jā, un tagad man ir zaļums, paskatoties pa logu, vai arī man riebās man kaimiņi. Viņi bija tiešām šļērpji. Viņi atstāja miskasti visur, un viņi nesveicinās. Un tā kā likās, fuj. Okay. Vai, bija ļoti daudz šādu mazie apsvērumu, kas man riebās tajā dzīvoklī. Riebties arī ir ļoti spēcīgs. Es dzīvoju tajā dzīvoklī vairāk kā gadu, un man likās, es ikdienā jūtu šo diskomfortu. Šī nav mana vieta. Šī vieta man neko nenozīmē. Jā, šis ir stilīgi un forši un priecīgi, bet tas nepiepild mani, nepadara mani laimīgu cilvēku. Tādēļ man pieņem šo lēmumu aiziet no tā dzīvokļa un ievākties kopā ar draudzenēm. Likās daudz saistošāk un laikam ļauties un palaist vaļā kaut ko tādu. Man liekas, ka šeit vienkārši parāds tas, ko tavs draudzens arī saka, ka tu nebūsi tas cilvēks, kas tur ilgi domās, sēdēs tās vienas domas, vajag vai nevajag, bet ja tu jūti, tad arī, man liekas, tas ir, ko tiekties, ticēt savam gut feeling palielinu. Bet un otrais ir tas, protams, ka Kristiāna izvēlējas studēt medicīnu. Kristiāna nepaliek ilgi situācijās, kurās viņa jūtas slikti.
aizgāja no darba, pārtrauc biznesu un iestājās medicīnas studijās. Pasties, kādu iespēju tu atstāji? Tu tā kā, vienkārši man viegli visu dzīvē izdomāt, izdarīt. Un, vai tu tā jūties, ka tu tā atstāji tādu iespēju uz cilvēkiem sev apkārt? Es domāju, ka tas tiešām vienkārši ir sajūtas. Tu ir, nav, tur nav arī īsti daudz ko domāt, un ir jāiet uz priekšu. Piemēram, arī vēl papildinot šo stāstu, man arī līdzīgi ar cilvēkiem, ja es nejūtu kaut kādu saikni ar cilvēku, kas ir nepavadījuši laiku. Tā kā kāpēc, lai es tērētu savu laiku? Man ir tuvi mīļi draugi, ko es mīlu, un šī mīlestība iet abos virzienos. Tāpēc arī man nepatīk, piemēram, publiski pasākumi. Ja man, nevis neinteresē, ko man stāstīs kāds attāls paziņa, kā viņam iet. Vienkārši tas nav vajadzīgs. Tas nav vajadzīgs ne tam cilvēkam, ne man. Ko mēs te darām? Tāpēc, ir vēl tie pasākumi, kur tu aizvien, tev liekas, ka visi tur ir, lai parādītu, ka viņi ir svarīgi. Jā. Un tad ir arī tāda dīvaina sajūta, bauda to pasākumu, vai tur ir kaut kāda atrādīšanās, ka es vēl eksistēju un es nāku šāda tipa pasākumu. Jā. Un tāpēc arī, man liekas, visi tie lēmumu pieņemšanas, protams, viņi ir diezgan ātri pieņemt lēmumu, bet tāpat tā sajūta gulēt. Naktīs es domāju par to, ko es tagad daru. Vai tiešām man šis ir jādara. Bet es nezinu, es nemāku laikam nospiest to sajūtu, kas ir sirdī par to, vai kaut kas ir pareizs vai nav. Es nevaru viņu nospiest, es nevaru dzīvot nepatiesībā. Man vajag justies brīvāk. Man vajag, vienkārši, ja es to nedaru, tad, labi. Bet es redzu, ka, kaut kādā ziņā tev nemaz nav vajadzīga drosme pieļaut kļūdas, jo tas ir kaut kas, kas ir, ka tu vienkārši esi drosmīga, un tev varbūt nav vienmēr tā sajūta, ka tā ir. Bet mums ir viena spēle, kas saucās When Life Gives You Lemons. Un te būtībā ir dažādi scenāriji. Tu izvilksi pāris lapiņas, varēsi izdomāt atbildes, bet tā doma ir tāda, ka šie ir it kā slikti scenāriji. Mums ir bijuši viesi, kam ir tāds kas slikts. Tā kā varbūt tev ar tā būs. Okay. Tas, kas tev jāizdara, tev jāapsaka, kā šī it kā sliktā situācija patiesībā ir laba. Okay. Samaisīsim, lai godīgi. Jā, Žulien, okay. Tu vari paņemt uzreiz vairākas. Labi. Ja tur nemaz nevar, jā. Paņemsim šitik. Jā. Labi. Ok. Aiziet. Tu sūti balss ziņu, kurā aprunā persona X. Tikai to nosūtot, saprot, ka netīšām to esi nosūtījis tieši šai personai X, nevis tam, kam to bija ieplānojis. Šajā situācijā visticamāk es nosūtītu vēl vienu balss ziņu, kuras vēl daudz sliktāk izsakos par šo personu. Un norakstītu to kā joku. Okay. Tiešām es pakāpinātu to laikam tempu. Bet tas, ka tev tik ātri bija arī jau scenārijs? Jā, easy. Ok, labi. Man īstenībā pat ir viena situācija, kur kādreiz es ievācos ļoti sen, kaut 9 gadus atpakaļ, es ievācos ar arī vienu meiteni, ar ko mēs abas izvācāmies no Siguldas. Respektīvi, tas bija pirmais dzīvoklis man Rīgā, kurā es dzīvoju. Un tur bija visāds problēmas tajā dzīvoklī un tā, un es bieži sarakstījos ar mākleri. Un otrā čatā es šo mākleri, protams, apsaukāju ar to draudzeni, ko mēs tur dzīvojam kopā. Un vienreiz es tiešām nosaucu viņai tiešām ļoti rupjā vārdā un aizsūtīju viņai. Šitā māklera tur piri. Es nosūtīju to ziņu viņai, nevis tai draudzenei. Kā viņa reaģēja? Viņa nereaģēja. Šis ir tikai profesionāli. Jā, un es tiešām atceros to situāciju ļoti ilgu laiku. Man likās, kāpēc tā arī jādara? Jā, tas nav smuki, tā nevajadzētu runāt par cilvēkiem. Labi, bet šis tā norādīja, ka tev jau ir izdomāts. Jā, man ir ko atbildēt. Tā nav vispār problemātiska situācija. Tā, ok. Iedomājies pēdējo tumšo joku, kuru tu esi pateikusi. Šis joks ārpus konteksta tiek nopublicēts internetā, atsaucoties, ka tas ir tas, ko tu patiesībā domā. Šī ir labā atsauce arī, man liekas, uz sarunas sākumu, kurus teicu, ka man jau ir gatava atvainošanās ziņa. Jāsazīst savu vainu ārprāts, jo man esat pieķēruši šajā jokā. Ko? Tas ir joks. Man arī reizēm ir tā sajūta, vai tādās situācijās vispār vajag atbildēt vai ļaut tam aiziet, bet tad, man liekas, ka mans raksturs gan jau es atbildētu 3 reizes. Jā, es saprotu, bet es jau, vismaz man arī, ņemot vērā to, ka es tiešām esmu ēdus kakas uz skatuves un piedalīsies visādos pasākumos, kas ir saistīti ar komēdiju, vismaz mana atruna ir tāda, kad es varu teikt, ka tas jau bija tikai joks. Okay. Tas jau tikai komiķis. Haidies.
tev ir uzdots novadīt lielu pasākumu. Tu izēji uz skatuves un saproti, ka neko no sākamā pēkšņi vairs neatceries. Šis izklausās arī pēc tāda sapņa, kur sapnī tā notiek, vai tu izēji bez drēbēm. Jā, es sāktu, diemžēl, improvizēt. Diemžēl, bija drausmas. Tās visticamāk būtu drausmas, es domāju. Bet jau pirmais teikums tev ir uzdots novadīt lielu pasākumu, nekad ar mani notiktu. Nekad. Okay. Man liekas, es neesmu. Tev piedāvā miljonu. Par kādu pasākumu es runāju? Ļoti lielu. Labi, reklamēt šo jauno IT produktu. Nekādā gadījumā. Wow, tu tiešām neesi uzpērkami. Ne tas, ka tas būtu mans mērķis, bet ja man tieši bija 1 miljons. Jā, aizķēries kaut kur. Jā. Skaidrs, labi, tad pēdējais. Ja šobrīd ir kāds cilvēks, kam ļoti vajag saņemties kaut kādai drosmīgai rīcībai, bet nevar, jo viņam nav varbūt tik ļoti viegli, kā tev ar šo, ko tu ieteikt? Nesāc tad vienkārši. Nesāc, nevajag. Tiešām, nevajag. Okay, kāpēc? Tāpēc, ka, jā, protams, ir bailīgi un tā, bet ja tu vairāk runā par darīšanu un tu nevari saņemties, tad varbūt nevajag. Okay. Es tev gaidīju. Nedara. Neriskē. Jā. Es komforta zona. Esi komforta zonā, lai izdodas. Tiešām, lai izdodas. Forši būs, ka tev būs 70, 80 gadi. Un tev nebūs ko teikt. Un tev nebūs ko teikt, un tu nebūsi sācis. Tas ir, man liekas, vislabākais. Labi, tad uz šīs nots paldies tev, Kristiāna, ka tu atnāc. Paldies arī jums, skatītāji, klausītāji, kā esat ar mums. Un paldies Eleport par telpām. Un paldies visiem, un tiekamies citā epizodē.